Uzprasījās, lai galdnieks uztais tiltiņu, jo viņai likās, ka tiem skolniekiem, kas beidz, ka viņiem vajag tā kā pāriet pār tiltu dzīvē, tur kaut ko uz priekšu. Nu, lūk, to tiltu uztaisa. Viņš nokalpo tikai tanī brīdī, tad, kad ir tas svinīgais izlaidums. Viņi iemet šķūnī. Nevar pateikt, cik gadi paiet. Tagad šeit veidoja šīs serpentīnas dobes, te visu saraka, te bija tāds briesmīgs grāvis, kur arī šobrīd ir ūdens, un es neatceros, mums bija rudenī kaut kāds pasākums paredzēts, un es saku, ārprāts, nu kā tie cilvēki, nu jūs vai ne jūs, kā lai tam briesmīgiem grāvim pāri, lai viņi tur tiek. Nevienu neinteresē, ir uzredz grāvis, ir ielikta truba, tagad jau ir smuki zāles augs, tad bija briesmīgs skats. Ko lai pasāk? Tad es atcerējos, ka šķūnī ir iemestas, cik gadus atpakaļ tiltiņš, un viņš tagad vēl kalpo. Nu jau viņam laikam būs pēdējais brīdis, bet jūs ejot pa vienam prātīgi pāri, domājiet un vēlaties, ko jūs vēlaties.